Nu, čauvis apkārt. Nākšu skaudzītē. Parakties. Beidzot būs YouTube video kanālā. Sen nav likts, jau kādi 2 gadi skrējuši. Čupas, līdzinātas, viss kaut kas te ir. Tā ka, nu, video būs jebkurā gadījumā arī, ja šodien nebūs atradumi, jo bija atradumi no iepriekšējām reizēm. Un, nu, kaut kā tā. Tātad, nu, skatāmies. Būs interesanti. Bija Čumēnijas signāliņš, ir sudrabs. Es uzreiz varu pateikt, ka ir sudrabs. Un viena 12. Haha. Jāmazgā, nesīšu mājās šitādu pašu. Pēc tam pielikšu bildīti, kāda izdevās. Jā, labs. Ot šitādās te vietās skaisti atradumi nāk. Kaut kāda monētiņa. Iesalusi bišķīt. Jau nu nē, bet iestingusi gan. Nezinu, nevar īsti saprast, kas tas ir. Dabūs atrādīt vēlāk. Ir kaut kurā te gabalā vēl kaut kāds šaibonis. Es jau redzēju viņu. Pacēlu un noliku atpakaļ. Nu, jau padirs. Jāmeklē par jaunu. Rekur. Lejā nokrita. Nokrita lejā. Tā saucamā carica paļai. Ņemam. Kaut kas atradās. Plānīs sudrabiņš. Nebija tāds redzēts. Ir labs. 1702. Pārēju vēlreiz pa čupām, skatos, ko esmu palaidis garām. Pīkst, kas sūds pēdējais. Pīkst, kā sūds, bet atradums ir Čumēnijas. Vienkārši bomba. Eitu nost. Ir labs. Tā kaut kā izskatās, ka nomazgā. Ļoti smuks. Nē, monēta tā nav. Kaut kāds šildzīgs. Bišķi par daudz uzšļāvu. Kaut kāds šitāds briesmonis iznāca. Otra puse apaugusi. Jānoslauka putiņas. Bet ir kaut kas
aizdomīgi interesants. Visiem labs vakars. Šodien tā kā būs tumšais rāciens. Ne jau tas, ka viņš būs nelegāls, bet viss būs pilnīgi legāli. Vienkārši rakšu pa tumsu, kamēr nav sasalis. Jo tur tādas kaudzītes savestas, kurās trāpījās šis tas interesants, un turpināšu viņas. Ja savādāk būs jāgaida līdz pavasarim, un arī tad jau nevarēs zināt, kas kur ko. Ja jūs šito skatāties, te jau atradumi būs. Jā. Līdz vēlākam. Tā vēl starp citu man ir jauna kamera. Diez vai naktī būs redzama atšķirība, izņemot to, ka ik pa brīdim nedaudz, lai iegūtu asumu. Kaut kā tā. Pafilmēsim mēnesi. Raku vienu melno signāliņu. Te cēlu ārā no šajienes. It kā pīkstētā. Kaut kādā brīdī labāk, kaut kādā sūdīgāk. Šķemba no lodes. Lielgabala. Kaut kā tā. Kaut kāds smukumiņš iznāca. Kā par brīnumu dikti labi saglabājies. Ņemam. Bija virspusējs signāliņš man te galīgi seklustāts. Tur ir vairāki, tur vēl, bet ir sudrabiņš. 10 kapeciņas. Man liekas, ka māsauna vajadzētu būt. Māsauna vai ne māsauna, no tādas labā gada. Kaut kāda no 1800 ir forši. Rāciens jau ir izdevies, man šitādas nebija. Ir labs. Vēl jau ir placīts, ko pasteigāt. Divi santīmiņi. Izskatās, ka divi. Jā, it kā divnieks. Ģērbonis ir. Nav vairs ilgi te jau. Deguns nosalis jau. Bet zemē var sāk sasalt. Tā ka citu variantu nebija. Bija jāiet. Izslēgsim zivspundi. Skats uz pilsētu. Ko tad tāds ātri apskatīsimies tādu par tiem atradumiem, kas ir apmazgāti jau. Pēctecībnieku krustelis. Es viņu atradu vienā saitā. Diezgan reta manta skaitās. Vīriešu. Vidējais krusts. Kāklā karams. Smuka lietiņa. Un šitais nolūzus jaustiņu. Vēlreiz viņu vai nu buldozers nostoma nolūza pa to sasalumu vai arī es rokot ārā. Austiņa te nolūzusi svaigi. Arī tas pats vecticībnieku
bišķi mazāks. Tātad tiem sudrabiņiem tālrīts. 1,12, jā. Stāvoklis viņiem briesmīgs. Nezinu, kāpēc viņi tas sudrabs tur tā apaug. Un notīrīt ir arī ļoti grūti to apaugumu no sudraba, tieši no sudraba. 5 orītes, arī tas pats stāsts. Jūs redzējāt, ja kādas viņas bija, kad šito pusi vispār nevarēja neko redzēt. Tur bija pielipusi tāda smilts čupa virsū, ko nevarēja dabūt nost nekādīgi. Briesmīgi agresīva grunts tur laikam priekš tā. Nu, tad tās 10 kapeciņas tajā vakara racienā man trāpījās. Aleksandra pirmā man šķiet, ka 21. gadiņš. Prūšu salīdiņš, arī nabadīgais sudrabiņš. Šis nebija tik apaudzis, 1707. gads, bet tāpatās viņam sita ārā sarkanu, spiež ārā varu. Šitie divi ir poļu piecīši. Briesmīgi. Poģelīteši tāda trīnieciņa bija. Līdnieks. Tāda kurpjas sprādzīta. Glamūrīga. Te kaut kāda dženga man palikusi vēl netīrīta. Nav jēgas viņa tīrīt tur tā. Tāpat viņa būs degta. Te no labākajiem kapara. Tad bija šitās 2 kapeciņas. Tāpat pēc ziepītēm, kur parādās krāterīši. Vairs nav tāda, kā likās sākumā. Parādās krāterīši. Jāmet tik podā. Šitā dženga. Šitā nav tīrīta, pat ar ūdeni nomazgāta. Atstāja to zaļo patinu virsū. Šitā ir, var teikt, kādu izraku tāda arī viņa ir. Un Pētera pirmā kapeika. Zirģelim izskatās 6 kājas. 2 aizmugurē, bet šie te ir burti tur kaltuves. Tad ir jātnieka kāja, šķēps un priekškājas. Sākumā domāju, kas tas tur briesmoņi ar tādām daudz kājām. Kaut kāds 100 kājas. Nu, ar nekā baigi, bet, ņemot vērā, ka viņas tik bieži neatrodās, tad labākas man šobrīd nav. Kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties, komentējam, pierakstamies uz redzīti.